Okay, mēs tiekamies šodienas podkāstā. Mēs runāsim par kārtējo burtu savirknējumu, KBT, jeb kognitīva behaviorāla terapija. Un šodienas viesis ir, man liekas, kurš tevi nezina šodien? Marija Ābeltiņa. Un man ir tiešām prieks tevi redzēt, un man ir personīgs paldies par to, ka tu aktualizēji izdegšanas tēmu. Un tas šķiet ir tas, kā cilvēki tevi zina. Tu esi tā, kas Latvijā par to skaļi runā. Paldies tev par to. Neizdegam. Bet varbūt tu vari drusku īsumā pastāstīt par sevi, ja neskaita izdegšanu, ja? Izdegšanas grāmatu. Jā, es jau nobijos, ka tu teiksi, ka esmu kā tas ir vislielākais eksperts izdegšanā, un tad es vienmēr domāju, tas ir tā kā kompliments, vai tas ir tā tieši otrādā, ka tu esi tā kā visvairāk izdedzis. Es noteikti domāju, ka mani kāds nepazīst, jo es kādu noteikti nepazīstu. Jā, es psiholoģijas laukā tā kā šiverējos un darbojos jau vairāk kā 20 gadus, un tad es domāju, vai vēl pieklājīgi teikt to ciparu, vai vairs nav pieklājīgi teikt to ciparu. Jā, tā kā varbūt esmu iesprūdusi, nezinu, tādā vienā virzienā, bet man nav sajūta, ka esmu iesprūdusi. Jo man patīk 3 lietas. Man patīk tā prakse, un tas KBT un schēmterapija un viss kaut kas, un mēs šodien par KBT vairāk runāsim. Un tas dzīvais darbs ar cilvēku, ar konkrētiem jautājumiem. Un tad man ļoti patīk vadīt lekcijas un tiešām tā kā varbūt censties iedvesmot cilvēkus uz tām pozitīvām dzīves pārmaiņām vēl pirms tās problēmas ir sākušās. Jā. Un tad tas, ko man vēl patīk, man patīk kaut ko papētīt. Un tā kā man patīk tādas vispār zinātniskā domāšana, pieeja, un tad es iesaistos varbūt brīžiem kā tādā hobija līmenī pētījumos, bet man liekas, tas ir tik svarīgi un tik interesanti, un ja man būtu ļoti daudz laika, es noteikti iesaistītos vairāk. Jā. Tas ir daudz. Tas ir daudz, jā. Tas ir daudz, jā. Un es tevi arī zinu no KBT apmācībām, un tu runā arī daudz sociālos tīklos. Līdzīgi kā visādi dažādiem burtu virknēm, DBT, KBT, MDR, kas vēl tik nē. Bet cilvēkiem, kas nezina, kas ir KBT, kas ir kognitīva behaviorālā terapija, kā tu vienkāršiem vārdiem paskaidrotu, kā kas šis ir, ko nozīmē šie 3 maģiskie burti? Tas, ko es zinu, ka mūsdienās patiesībā diezgan daudz arī klienti, kas nāk, viņi diezgan daudz arī zina par šo terapijas virzienu, un daudz cilvēku lasa un atpazīst. Bet tie, kas varbūt tiešām pirmo reizi dzird, un tas tā kā anglicisms, viņš tās grūti izrunājams, tā doma principā ir diezgan vienkārša, un ja mēs pārliktu tādā latviešu valodā būtu, ka domāšanas vai tādu domāšanas un citu galvas procesu un uzvedības tā kā terapija. Jā. Vienkārši uzvedības terapija laikam skan tā kaut kā aizdomīgi. Tā kā, ka tev mācīs uzvesties vai neuzvesties vai kaut ko tādu. Tāpēc ir bailīgi viņu tā pārtulkot, lai nerodās varbūt kaut kā tāda negatīva sajūta par to visu. Bet jā, tā ideja ir par to, ka tas, kas ar mums notiek mūsu galvā, tas, kas ar mums notiek tādā tiešām uzvedības līmenī, ko mēs darām, ko mēs nedaram, tas, kas ar mums notiek ķermeniski, tas viss ietekmē to, kā mēs jūtamies emocionāli. Un atkal arī mūsu emocijas ietekmē to, kā mēs domājam, kā mēs kaut ko darām vai nedaram. Un šī terapija tā kā skatās, kā mēs to visu varam tā praktiski saprast un kaut kādā veidā virzīt tā, lai mēs justos labāk, lai mēs dzīvotu tādu kvalitatīvāku dzīvi. Parasti cilvēki grib justies labāk. Nereiz vēl neviens nav atnācis un nav teicis, hei, Marija, es gribētu justies padarot dzīvi sliktāk. Jā, nekad ne. Tikai es saku, es gribu justies labāk, es gribu justies mierīgāk vai tā kā kaut ko iesākt jaunu dzīvē, bet ir bail. Jā, tas man liekas par to dzīves kvalitāti. Jā, un tu pieminēji daudz par to, KBT tā uzvedība, tās emocijas, tas, kas notiek galvā. Ja mēs skatītos no tāda
no kognitīvas behaviorālās terapijas skatu punkta. Kā tev šķiet, kas ir tas, ko šajā terapijā mēs varētu, ko šī terapija izskata par tādu galveno cēloni vai iemeslu, kāpēc cilvēkiem ir tās psiholoģiskās grūtības, kāpēc ir tās nepatīkamās sajūtas? Varbūt var iedot arī kādu tādu piemēru, kā to visu abstrakto lietu. Jā. Ir tā, ka noteikti šajā pieejā ir viena no pamatidejām, ka ne tikai notikumi vai ārēji apstākļi ietekmē to, kas ar mums notiek, bet arī tie mūsu iekšējie procesi, īpaši tās interpretācijas, tās kā mēs skatāmies uz tām lietām, tās ļoti ietekmē. Un arī, ko mēs darām vai nedaram tajā brīdī, kad mēs jūtamies slikti, tā mēs varētu teikt. Un tā bija viena no tādām pamatīdēm. Otra pamatīdē varētu būt tāda, ka tā kā mēs visi varam kļūdīties, vai visiem var iet sliktāk vai labāk, bet ir tā, ka kādam kaut kāda problēma viņa tā kā palika hroniska, un tu no viņas nevari tikt vaļā. Un tad tur ir tāda doma, ka varbūt tas, ko mēs darām vai nedaram, kaut kādā ziņā nostiprina to problēmu. Un šeit, tādā kognitīvā behaviorālā terapijas valodā, mēs runājām par tādu izvairīšanos, piemēram, uzvedību. Piemēram, man ir bail uzstāties, vai man ir bail, iepazīties ar cilvēkiem, vai man ir tāda sociālā trauksme, tad varbūt es aizvien vairāk izvairos no tādām situācijām, kur man vajag kādu uzrunāt. Tāda ļoti saprotama lieta, man nepatīk, man ir diskomforts, es negribu to. Ja? Tāds ļoti evolucionāri saprotama reakcija. Virzos prom. Bet kas ir tā problēma, ka jo mazāk es to daru, jo mazāk man ir arī laba pieredze, jo mazāk man attīstās prasmes. Un nākamreiz man ir vēl grūtāk, un man ir vēl lielākas bailes, un es vēl vairāk izvairos. Un man aizvien neklājās labāk. Ja? Un tajā brīdī, kad man kāds piespiež, man sanāk šausmīgi daudz to emociju, un man tiešām nav to prasmu, man nav to veiksmi stāstos, ko balstīties savā galvā. Ja? Tas ir viena lieta, ko mēs varam darīt tādā intuitīvi, nepārāk produktīvi dienas beigās, ja? Kas mums palīdzēs tikai tādā īstermiņā, bet ilgtermiņā mēs dabūsim varbūt pat mentālās veselības kādu traucējumu, ja mēs ļoti intensīvi nevarēsim tikt galā ar kādu no jautājumiem. Ja tā uzvedība atkārtojas atkal un atkal, un pēc tā, ko stāst, ka tas ir tāds liels fokus uz tieši uzvedību, ko es daru, un kāds ir tāda uzvedības vērošana. Jā, un, protams, ka arī tā domāšanas vērošana, kā es jau teicu, arī tur ir ļoti daudz, kas apslēpts, kā es tiešām interpretēju. Mums ir tendence ļoti sev uzticēties. No vienas puses apšaubīt visu laiku, un otrs puses ļoti uzticēties. Un tad mēs tur mētājamies starp šīm divām galējībām. Un tad mums dažreiz likās, ka mūsu domas ir kaut kādi kolosāli fakti mūsu galvā. Bet tā nav. Mūsu galvā ir tāda plūsma ar visu kaut ko. Ar faktiem, atmiņām, pieņēmumiem, katastrofām, fantāzijām, vēl kaut kādām jūtīgām lietām. Un tad, protams, ka ja mēs ikdienā par to nedomājam, mēs visam varam tā kā uz visu reaģēt vienādi. Ja man ienāks prātā šī doma, noteikti tā būs, noteikti notiks kaut kas slikts. Ja? Un, protams, ka ja mums ir šī tendence domāt, ka notiks kaut kas slikts, tas, kas ir novērots, ka mums tā trauksme visu laiku pieaugs, viņa palielināsies. Ja? Tā kā tur ir tāda ķēdīte, ja? Ko mēs darām galvā, kā mēs to interpretējam, kā tas ietekmē to mūsu emocionālo stāvokli un ko mēs pēc tam darām ar to savu uzvedību. Ja, vai mēs ļaujam sev piedzīvot veiksmes vai neļaujam, vai mēs ļaujam sev varbūt arī kļūdīties un mācīties no tām kļūdām, vai mēs neļaujam. Ja, un arī, protams, ka ja mēs visu laiku no kaut kā izvairamies vai daram ļoti daudz sagatavošanas darbu, mums tiešām sāk likties, ka tas ir kaut kas abnormāli svarīgs, tāds kaut kas globāls, bet izrādās tā ir kaut kāda ikdienas, bet iknedēļas sapulce, kur nekas īpaši pat nav jāsaka, vienkārši jāpasaka, viss darbi izdarīti. Ja? Bet mēs varbūt gatavojamies tā kā visas pārējās dienas, ja? Kas ir padaudz. Jā, tā lielā saikne domām ar to uzvedību. Jā. Okay. Un ja tev būtu jāpastāsta, kā tad tipiski izskatās tāda
terapijas sesijas. Nāku uz KBT terapiju, un tur nāks to sesiju, tu daudz runā par uzvedībām, par domām, par to iekšējo. Kas ir tas, ko es saņemu vai ko es varētu sagaidīt no tādas sesijas? Tur ir tādas vairāku žanru sesijas. Ir, protams, tādas iepazīšanās, viena vai vairākas sesijas, kur cilvēks vairāk stāsta par to, kā tā problēma izveidojās, kas tur ir, kas ir noticis un kas traucē. Kas ir ļoti svarīgi, kad cilvēks izstāsta, kas viņam traucē, ko viņš gribētu savādāk. Jā, tas pirmais posms un pirmā sesijas ir veltīts tam, lai saprastu, kas ir tas mērķis un kā tas cilvēks sapratīs, ka ir kļuvis labāk. Un dažreiz liekas, es jutīšos labi. Tad man nebūs slikti. Jā, tad man nebūs slikti. Un tad varbūt dažreiz liekas, ka es kā terapeits, piemēram, tur piekasos un saku, bet kā tu zināsi? Kā mēs ar tevi zināsim, ka ir jau labi, ka viss jau jābeidz terapija? Es negribu, tā, lai tu bezgalīgi nāc. Protams, tas ir jauki, cilvēks ir atnācis, bet tomēr. Un tad mēs mēģinām saprast patiešām, kas ir tie tādi marķieri, ka es sapratīšu, ka, hei, ir palicis labāk. Es nezinu, piemēram, depresijas gadījumā, ja, vai trauksmes gadījumā, vai kaut kādu citu jautājumu gadījumā, kad cilvēks teiks, hei, piemēram, ja man ir panikas lēkmes un es neizēju no mājām, tad es varētu iziet līdz tuvākajam veikalam. Šis būs labs rādītājs, ka lietas virzās. Un, labi, šis varētu būt kaut kāds tās mērķis. Un tas pirmais tāds sesiju tāds žanrs. Un tad, protams, sāk notikt darbs, kur visbiežāk notiek tāda vienošanās par to, ko mēs darām katrā reizē. Un kas ir svarīgi starp tām tikšanās reizēm, ir tādi tilti. Ka mēs tādu pavadienu turpinam mūsu sarunas. Mēs nesākam katru reizi no jauna visu darīt. Protams, ka cilvēks izstāsta, kā ir gājis pa nedēļu un tā, bet parasti ir arī mājas darbi. Mājas darbi. Mājas darbi. Skolā jau bija tie mājas darbi. Un universitātē kāds mājas darbi. Aizjūs terapijā arī atkal mājas darbi. Jā, tāpēc varbūt viņas jānosauc kaut kā kolosālāk. Tā pamatideja ir tāda, ka ir ļoti svarīgi, ka cilvēks jūt, ka viņš pats var to savu dzīvi arī ar terapeitu palīdzību uz to labo pusi virzīt. Tāpēc vienreiz nedēļā vai divreiz nedēļā tiekoties, tas nav tā, ka tās izmaiņas pēkšņi parādīsies. Tāpēc visbiežāk ir kaut kādas lietas, ko ir jānovēro vai jātrenē specifiski, un tad mēs nākamreiz to apspriežam un skatāmies, sanāca, nesanāca, vai mēs tuvojamies mērķim vai nē. Un tā mēs virzamies, kamēr mēs tā, wow, ir! Un tad visbiežāk cilvēkiem varbūt ir vēl kaut kādas tādas tikšanās reizes, kur mēs domājam, kā neuzkāpt uz to grābekli vēlreiz. Ja dzīve ir uzlabojusies, kā neuzkāpt uz grābekli. Kā saprast, ka es jau stāvu uz tā grābeklīša un jau tā kustinu viņu, un viņš jau tā man nāk virsū, ko ar to darīt. Un, protams, ka tas arī nav nekāds noslēpums. Dažreiz cilvēks saka, labi, es atrisināju šo, bet patiesībā man ir viena dziļāka vēl problēma. Ja? Un tad mēs kaut kādā ziņā pārslēdzam to vienošanos vai kontraktu, ka mēs šo esam izdarījuši, panikas lēkmes, piemēram, vairs nav, bet es gribētu pastrādāt pie pašvērtējuma vēl. Kaut kas tāds. Jā, pēc tā, ko tu stāsti, var sadzirdēt, ka tur ir gana liela iesaiste no klienta. Un es domāju, cik liela ir tas sadalījums klienta terapeitu lomu, vai ne? Ja mēs tur stereotipiski skatāmies filmas par... Kur guļ? Viņš tur gulētas dīvāni, atnākt uz sesiju izgulēties. Un tam līdzīgi. Šeit ir mājas darbi, šeit ir tā vērošana. Kāda ir tāda klienta terapeitu miedarbība? Cik daudz klientam, tam cilvēkam, kas nāk, ir jādara? Es domāju, ka, protams, ka filmās ir klišejas, un es pieņemu, ka šī psihodinamiskā virziena pārstāve arī teiktu, ka filmas varbūt pārspēlē kaut kādas lietas, un ka tā dzīvē nenotiek, bet, un tīpaši, man likās tāds vēl 90. gadu filmas, tur tā interesanti tas viss izskatās. Es vispār baidos domāt, ko ārsti domā, kad viņi skatās filmas par medicīnu, tur man likās. Filmās ir tāds interesantas kaut kādi aspekti izcelti, un daudz lietas pazūd
kaut kur bieži vien. Protams, ne visās, bet kopumā, jā. Tas, ko es gribu teikt, ka tā ir sadarbība. Un tas, kas notiek ar klientu un terapeitu, vai citās tradīcijās, varbūt kāds saka pacientu, bet man liekas, klients ir stipri precīzāks vārds, jo, protams, ka tādā slimnīcas kontekstā tas visbiežāk ir pacients un ārstējušais personāls, bet tā kopumā mēs runājam par klientu un terapeitu. Cilvēku, kas ir apguvis speciālu metodi, kāds ar īpašu struktūru, vedot cilvēku caur noteiktiem jautājumiem, caur noteiktiem uzdevumiem, tu vari nonākt līdz konkrētam rezultātam. Ja? Un, protams, ka cilvēks ir apguvis tādas sarunāšanās prasmes, tādas pamatlietas, lai vispār tā saruna virzītos. Bet klients iesaistās ar savu saturu, viņš ir eksperts tajā dzīvē, kas ar viņu notiek. Un klients arī ir tas, kas aktīvi mēģina, to, ko viņam piedāvā terapeits. Tagad terapeits, šitas varētu strādāt. Un tad tas, kas ir svarīgi, ka cilvēks aiziet un pamēģina savā dzīvē, ka, zini, protams, tu esi baigā gudrinieks, bet tas nestrādā. Jā. Kā tā uzvedība ir kaut kas jāizdara, lai... Jā. Un ka mēs tas nav tā, ka dažreiz man ir bijuši tādi pārpratumi, kad cilvēks atnāk un saka, es paņemšu grāmatu, tādu klādi, es paņemšu pilspavu. Es gribētu, Marija, ka jūs man tagad tādu lekciju nolasat par obsesiju kompulsīviem traucējumiem, un es pierakstīšu. Es saku, nē, tas īsti tā nestrādā. Jā, ka tad tomēr tas materiāls nāk no cilvēka, un es viņu virzu. Jā. Protams, ka es daru to virzīšanas darbu, bet ja nav tā materiāla, man nebūs ko virzīt. Jā. Tāpēc tā ir tāda sadarbība. Jā. Un mēs kopā skatāmies uz to problēmu. Mēs mēģinām viņu saprast, aprakstīt, un tad, kā mēs varam viņu atrisināt, kā mēs varam ar to tikt galā. Ja nepietiks ar to, ka ejot gulēt to grāmatu, paliek zem spilvena, un tad tu gulēt, būtu brīnišķīgi, bet tā nav. Nē, laikam tā nav. Mēs, protams, vienmēr matricas tā pirmā daļa, kur viņš tā ātri ielādē to visu to informāciju un uzreiz lido ar to helikopteri. Nē, es nezinu, protams, ja mēs mākslīgo intelektu sev galvā iebāzīsim kaut kādā veidā, varbūt mēs tā varēsim, bet pagaidām nē, man nav tādas informācijas, ka mēs tā kaut ko varētu. Pagaidām tiem klientiem būs tie mājas darbi, būs jāvērā tā uzvedība un būs diezgan gan aktīvi jāiesaistās tādā procesā. Jānovēro. Visbiežākais tas pirmais mājas darbs vispār ir saprast savus iekšējos procesus un sākt atšķirt, ko es domāju, kas ir manas domas, kas ir manas emocijas, vai es varu viņas nosaukt. Jā, es viņas rādu šeit, bet patiesībā viņas arī ir šeit. Kas ir manas ķermeniskās izjūtas un kas ir tā tiešām uzvedība un kādas sekas tas viss atstāja. Un ir interesanti, ir cilvēki, kas lieliski novēro domas, bet viņi vispār nevar nosaukt emocijas. Ir cilvēki, kas kolosāli, viņiem tas emociju, vārdnīca ir bagāta, ja? Bet viņi pēkšņi nevar saprast, kas notiek ar tām domām, vai piemēram, ir cilvēki, kas nejūt savu ķermeni, ja? Kas arī ļoti svarīgi. Un tas ir kaut kas tāds, ar ko mēs sākam vispār sākt kaut kā par sevi domāt tādā tiešām strukturētā veidā. Jā, ka sesijā ir iespēja to visu salikt kopā. Jā. Un tu runā par to strukturēto veidu, un šī laikam arī ir tāda vieta, kur pieminēt, kā tu minēji, ka terapija nav mūžīga. Un, ja mēs domājam par KBT, tad mēs domājam par tādu gan īslaicīgu, cik ilgi cilvēkam jārēķinās nāk līdz tai pensijai vai drusku ātrāk? Ja tu esi atnācis mēnesi pirms pensijas, tad jau laikam līdz tai pensijai tu nāksi. Ja? Es teiktu tā, tas ir ļoti dažādi, bet, protams, ka tiem jāpiemina, ka kognitīva behaviorālā terapija ir viena no visvairāk pētītām psihoterapijas vispār virzieniem kā tādiem. Un līdz ar to viņi ir visvairāk arī atstrādāta tādu protokolu ziņā. Ko mēs varam minimāli izdarīt, lai sasniegtu vislabāko rezultātu? Kas ir liekas? Un, protams, ka tas arī bieži vien ir saistīts ar arī attīstītajās valstīs ar apdrošināšanu, kur apdrošinātais negrib maksāt ļoti ilgi, lai tu tur varbūt nāktu un risinātu. Kas ir tas optimālākais, ātrākais, lai tas rezultāts būtu sasniegts? Un, protams, ka tas, ko pētījumi rāda, ka ir
atsevišķi mentālās veselības traucējumi, kur kognitīva behaviorāla terapija ir ļoti efektīva. Nezinu, tie paši panikas traucējumi, vai kā pie mums dažkārt vēl aizvien sauc par veģetatīvo distoniju, ja, kur tās sajūtas ir briesmīgas, tu jūties traki, un tad, kad es cilvēkam saku, ok, bet mēs varam mēģināt, un jau 4-5 sesiju laikā tev paliks labāk, es saku, nevarbūt tu man tagad stāsti pekstiņus. Es saku, mēģinam. Un tad mēs mēģinam. Protams, ka tas standarts protokols, viņš ir kaut kur, ja es tagad pareizi atceros, 8 tikšanās līdz 12. Jā, nu, tagad mēs saskaitām, ja reizi nedēļā, 2 mēneši, un tad tev principā ir jābūt principiāli labāk. Ir jābūt redzamām izmaiņām. Jā, tā kā ka nav panikas lēkmes, tā ir ļoti jūtama, redzama izmaiņa. Bet man liekas, ka par šo laiku man ir bijis, protams, ka rekords vienā reizē, bet tas bija ar vienu cilvēku tikai. Ārkārtīgi motivēta kliente, ļoti tāda, tā kā atbildīga. Un es atceros, tā kā viņa pamēģināja. Es saku, ka nevar būt, ka viss ir beidzies, tas ir kaut kas nerealistisks. Un tad viņa teica, es negribu tā kā tevi spiest nākt. Un viņa saka, nē, es atnākšu vēlreiz, jo es neticu. Un tad viņa atnāca vēl vairākas reizes, un tad mēs par tiem grābekļiem runājām vairāk, jā, tā kā izdarīt tā, lai tas neatkārtojās. Jā. Bet tas, protams, bija tāds izņēmuma gadījums, jā, jo vidēji tas nav viena reize, un varbūt arī vairāk, bet protams, arī dažreiz gadās tā. Ko es vēl gribu teikt? Tas ir tādā ideālajā dzīvē un ideālajā pasaulē. Tā kā, nezinu, pie depresijas atkarībā no smaguma, piemēram, tāda nepārāk smaga depresija, tur tāda līdz 20 reizēm arī, jā, vai pat dažkārt arī 12 reizēs, jā, tur var būt labs rezultāts uzreiz. Realtātē tas, ko es zinu, ka ļoti bieži tie traucējumi tā kā kombinējās. Un saka, jā, man ir gan depresija, gan panikas lēkmes, gan zemes pašvērtējums. Un vēl pāris lietas. Varbūt arī vēl pāris lietas. Un tad, protams, ka tā māksla un tas viss ir tās izvērtēšanas sesijas, viņas bieži vien varbūt ir ilgākas, jo mēs mēģinām saprast, hei, ar ko mēs sākam, kas sāp visvairāk, jā, kas ir tas pamatlieta, vai kur mums vajag samazināt simptomus, lai tik ļoti nesāp, lai mēs varam darīt arī kaut kādas tās dziļākas lietas. Jā. Un tad, protams, ka tas sesiju skaits, viņš var mainīties, un kā es jau teicu, dažkārt saka, jā, ok, mēs tagad 8, 10, 12 reizēs tikām galā ar šo jautājumu, bet tagad mēs pārslēdzam to kontraktu, es gribētu tikt vēl ar vienu kādu jautājumu. Ja? Un, jā, bet principā tur viņi ir terminēta, un, protams, ka vairākumā gadījumu, ja tas nav ļoti komplicēts gadījums un ārkārtīgi hroniski aizlaists, ja, tas arī jābūt godīgiem. Ja tu ļoti ilgstoši nemeklē palīdzību un tava dzīve tā kā ir ārkārtīgi iedragāta un tā dzīves kvalitāte ir ļoti, ļoti zema, tad tas laiks, protams, ka tas ir garāks process. Ja. Tas ir garāks process. Jā, un kamēr stāstīja, es pēkšņi atceros, bet KBT, un tad es atceros, kā es uzzināju par KBT, un Ieva Bītis stāstīja universitātē, kad es mācījos psiholoģiju, un tad mēs visi sēdējām un klausījāmies, wow, KBT ir kaut kas, kas notiek arī ārpus kabineta, vai ne? Varbūt varētu drusku pastāstīt par ekspozīcijām, jo tipiski tā kā visi ir par to būšanu kabinetā, un tad es atceros, kā mēs visi tur sēdējām. Ko ietaist kopā ar klientu? Iet ar klientu ārā, transportā, iet ar viņu tā kā. Varbūt tur pastāstīt. Jā, kognitīva behaviorāla terapija ir diezgan demokrātiska tādā ziņā, ka mēs tā kā mēģinam saprast, kas labāk tā kā palīdzētu cilvēkam. Un, es nezinu, vai tā var teikt, vai kolēģi neapvainosies, ka kognitīva behaviorāla terapija kaut kādā ziņā ir arī treneri. Un labs treneris, tas nav tikai, ka mēs sēžam tiešām zālē vai kabinetā un spriežam, ja, un tad tu ej un trenējies. Ja. Dažreiz ļoti svarīgi parādīt, kā būt kopā, būt blakus. Un nevienmēr visu var izmēģināt kabinetā, un patiešām ir arī viens no jaudīgākām metodēm, kā mainīt savu priekšstatu par lietām. Un kā vispār mainīt savu dzīvi, viņi saucās uzvedības eksperimenti.
Ja es nesen biju perfekcionismu seminārā. Ja? Un tur arī mums atgādināja par uzvedības eksperimentiem, ka, tā kā, ja tu nepamēģināsi, tu nekad nezināsi, kā tad ir īstenībā. Ja? Un dažkārt tie uzvedības eksperimenti mēs darām tiešām ar cilvēkiem kopā. Cilvēks, piemēram, saka, ka, ka viņš domā, ka tajos pašos liftos, ja? ka viss būs tā panikas lēkme, nezinu, kaut kas notiks vēl slikts. Ja? Un tad mēs, ne visi cilvēki aizies un pamēģinās paši. Ja? Es iešu kopā ar cilvēku, mēs mēģināsim kopā, un visbiežāk arī tāds, lai vecā labā patiesība, lai, piemēram, bailes pāriet, mums ir jāieskatās viņām acīs. Bet nevienmēr tu vari uzreiz paskatīties vislielākajām bailēm acīs. Ja? Tu varbūt vari pakāpeniski, ja? Un ir zināms par visādām fobijām, ja? Sākot ar cirnekļiem un tiešām lidošanas fobijām un citām lietām. Un tad tas, kā mēs mācāmies skatīties tām bailēm acīm, dažreiz tas ir kopā ar terapeitu. Un es esmu braukājusi visādos liftos kopā ar klientiem, vai cilvēkam, kam ir bail patiešām ēst, publiskajās vietās mēs gājām kopā ēst, vai arī man ir bijuši gadījumi, kad es eju kopā ar visu cilvēka ģimeni, un cilvēkam, piemēram, ir ēšanas traucējumi, un es gribu redzēt, kā tā visa ģimene darbojas ap to ēdienu, kādas ir attiecības ar to ēdienu, jo viens ir, stāsts, otrs, kā tas realitātē notiek, ja? Man ir bijuši cilvēki, kam vispār vienkārši ir grūti sēdēt kabinetā, un mums bija pastaigu terapijas sarunas. Mēs vienkārši gājām, un tad cilvēkam vieglāk, labāk viņš saprot lietas, ja? Kāpēc ne? Vai obsesīvi-kompulsīvie traucējumi. Ja? Ir kaut kādas lietas, kur cilvēks tiešām baidās iziet uz ielas, un viņš redz tās līnijas, ja? Viņš nekāp, un viņam ir bail, ja viņš uzkāps, viss tur notiks sliktas lietas, un tad mēs kopā uzkāpjam un skatāmies, kas notiek. Pasauli nesaprot. Ok, pamēģinam vēlreiz. Ja? Cilvēks, kam nav šīs grūtības, viņš klausās un domā, kas tur ir? Kas tur par problēmu? Bet katram no mums ir tas, bieži vien tas savs vājais punkts. Ja, ja man nav bail staigāt pa tām līnijām, varbūt es no kaut kā cita. Nezinu, varbūt es nebaidos, varbūt man ir citas kaut kādas lietas, ko es daru, kas man traucē to dzīvi dzīvot. Ja. Jā, tā kā gana aktīva, gana tāda fleksibla terapija. Strukturēta un fleksibla vienlaicīgi kaut kādā veidā. Jā. Un tu jau drusku pieminēji OKT, depresiju, trauksmi, bet ja mēs domājam par KBT, kuri būtu tie cilvēki vai tās problēmas vai grūtības vai diagnozes, kurām mēs varētu teikt, ok, šie ir tie cilvēki vai šīs ir tās problēmas, grūtības, kam KBT varētu aiziet vislabāk un varbūt būt vairāk piemērotāks. Es domāju, ka tur ir ļoti svarīgi saprast, ka tur ir tā aktīvā iesaiste un ka vispār gribās par sevi padomāt un sevi pavērot un kaut kā uz sevi paskatīties no malas. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Ka, ja cilvēks saka, ka es negribu par sevi domāt, tāda būs grūti un arī pamēģināt kaut ko savādāk. Ja, viņš tāda iesaist un tāda apņemšanās, ka ok, es pamēģināšu. Es varbūt uzreiz neticēšu uz vārdu, un tas ir ļoti labi, bet ka es pamēģināšu to uzvedību. Tas, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi, jo, ja tas nav, tad ir ļoti grūti. Ja es visu gaidu, kad tas terapeits izdarīs tās izmaiņas. Un es zinu, man ir bijušas sarunas ar cilvēkiem, kas saka, Marija, es gribētu, lai jūs aizbraucat pie manis mājās un pasakat manam vīram, ka viņam ir jādara tas un tas. Un jo cilvēks ir dzirdējis, ka terapeits dodas ārpus kabineta, ja? Un ja es varu ēst kopā ar kādu ģimeni, tad kāpēc es nevarētu aizbraukt un sakārtot tās lietas un pateikt, lai tas vīrs mazgātos traukus. Tad es teicu, ka šito gan es nedrīšu, ja? Ka tas tomēr ir tas atbildības zonas, kur cilvēks pats mēģina vai pats dara kaut kādas lietas. Un tad, mums tā terapija neaizgāja. Cilvēks teica, ka viņš principiāli pati tā sieviete nebija gatava neko mēģināt. Jā.
Okay. Jā. Un tad tas, kam būtu, piemēram, viens tas, ka tev ir jābūt gatavam darīt, mainīt to uzvedību, vai ir kaut kāds diagnozes, par kurām tā kā pētījumi rāda, okay, nu, tā kā šim un šim var būt labāk sākt ar KBT. Nu, es teiktu tā, ir situācijas dzīvē, kur man liekas vispār, jebkāda terapija, viņa nevajag ar viņu steigties. Jo dažreiz cilvēki domā, ka KBT tas nav par dziļumu, tas ir tā un ātri. Nē, tā arī tā ir jaudīga psihoterapija. Ja? Un nevienmēr tev to vajag. Piemēram, ir akūta krīze. Ko tas nozīmē? Tikko ir notikusi kaut kāda nelaime. Es pat esmu strādājuši 10 gadus krīžu un konsultāciju centrā Skalbs. Un tas, ko mēs KBS vienmēr esam darījuši, mēs sniedzām tādu palīdzību, tādu psiholoģisko atbalstu krīzes situācijā. Tur, protams, ir gudrāki visādi nosaukumi, bet pēc būtības tas ir tas, ka mēs runājam noteiktā veidā ar cilvēku, lai viņa emocijas samazinātos, tā intensitāte, lai vienkārši tevi neplēš uz pusēm. Cilvēkam paliek viņš mierīgāk. Mēs, protams, nevaram nelaimi atcelt, bet ka cilvēks nav tik ļoti uz visām pusēm izplās. Un tālāk jau bieži vien cilvēkam pašam pieslēdzās tā loģiskā domāšana, ko un kā savā dzīvē sakārtot. Un arī tas, kas ir novērots, ka mēneša laikā pēc, piemēram, notikušās nelaimes, bieži vien mēs paši mūsu psihi vienkārši sagramo to, kas ir noticis. Un tur nevajag iet un sākt kaut ko rakt, un tur kaut kāds tos uzvedības eksperiments vai kaut ko tādu sākt taisīt. Ja? Ka mēs vienkārši atbalstam to cilvēku tajā grūtajā brīdī, bet mēs arī paļaujamies, mēs skatāmies, iespējams, kā cilvēka psihi tiek galā. Ja? Ir pietiekami daudz citi vēl resursi, iekšēji, ārēji, un cilvēks izķeprojās no tās situācijas. Ja neizķeprojās un, piemēram, pēc kaut kāda arī tāda, ceļu satiksmes negatīva, vēl kaut kas paliek, vēl pēc 2, 3, 4, 5 mēnešiem tā sajūta, ka tas ir tikko noticis un tev visu laiku ir murgi vai nāk dienas laikā tās atmiņas, ja, angliski flashbacki vai vēl kaut kas, kas traucē tavu ikdienu, tad gan mēs varam domāt, šeit vajadzētu psihoterapiju, lai ar šito tiktu galā. Un es nedomāju, ka ir tāds diagnoz, kur galīgi kognitīva biheravālā terapija nederētu. Bet, protams, ka mūsdienās no kognitīva biheravālās terapijas vai arī no citām varbūt pieejām ir attīstījušas brīnišķīgas arī tādas pierādījumos balstītas terapijas vai virzieni, kas palīdz tikt galā ar lietām. Ja? Tas pats, ja domā par traumatiskām pieredzēm, šobrīd arī Latvijā diezgan daudz ir iemācījušies terapeiti un speciālisti EMDR vai terapijas veidu, kur ir tāda bilaterālā, sarežģīts vārds, stimulācija, kur tas nedaudz izskatās pēc hipnozes, bet tas tā nav. Ja? Tad, kad cilvēks vienkārši diezgan strukturētā veidā domā par to, kas ir noticis, vai to mēģina saprast un pēc tam ļaujās tam procesam, kuru viņam, jāskatās no vienas puses uz otru pusi. Es neiedziļināšos. Jā, brīnišķīgi. Jā, jo tā arī ir laba pieeja, kas strādā, kur ir labi pierādījumi, un var skatīties, kādam derēs ir kognitīva biheravālā terapija, kas darbojās ar traumatiskām pieredzēm. Ir šis virziens, kas saucās EMDR, ir virziens, kas ir, piemēram, tai pašā schēmterapijā. Es zinu, ka tu aicināsi Jāni Briedi runāt par to. Viņš, es domāju, ļoti labi izstāstīs. Tur arī ir iespējas darboties ar traumatisko pieredzi. Tā kā speciālistiem ir izvēle. Ja, un tāpēc arī, ja ir kaut kas, kur cilvēki iet un nav tas rezultāts, es vienmēr iedrošinu pamēģināt varbūt arī citu terapijas veidu, jo neviena psihoterapija nav panacēja. Neviena. KBT arī nav panacēja. Un pat labākie tie rezultāti, viņi tuvojas kaut kādiem, 80% veiksmes stāstam, panikas lēkņu gadījumā. Ja? 100 ne. Kādreiz bija pētījumi, ka 94%. Ja? Bet tik un
Daudāsimts nebija. Tad tie paliek pāris procenti, kuriem nav. Jā, un piemēram, ēšanas traucējumu gadījumā, tur viss, jebkuram terapijas veidam nav tie rezultāti ļoti jaudīgi. Jā, tur visbiežāk tur jākombinē, jāmeklē. Jā. Nereti to var kombinēt vēl ar medikamentozo terapiju. Jā, un tad tā kombinācija labi palīdz. Tā kā uz to ir jāskatās tādā veidā, tāpat kā es dažkārt eju, kad man, tur mugura sasāpās pie fizioterapeita, un viņš mēģina piemeklēt tos vingrinājumus, lai man tā mugura nesāp. Un ja es tur, uzstājos vienu vingrinājumu, un tad man nepalīdz uz redzēšanos. Tas īsti tā kā nebūs varbūt tā ļoti palīdzoši man. Ja? Es mēģinu kaut kādus vēl citus, kamēr es atrodu. Jā, kaut kādā mērā man nāk prātā tas teiciens, visi ceļi vai uz Romu, varbūt ne visi ceļi aizved uz Romu, to mēs arī paturam prātā, bet atrast to, no tiem ceļiem, kas ved uz Romu, atrast to savējo, kā Jā. Mēs esam dažādi, mums ir dažādi dzīves situācijas, konteksti, vēstures, Jā, Zeme ir apaļa, laikam, tāpēc tie visi ceļi aizved uz Romu, ja? Es man tikko Tos mums jāpapēta, Jā, es domāju arī, kā vērtē, vismaz man pašā jāsacēs, protams, tas ir ļoti atkarīgs no katra terapeita, kā kurš strādā, un ar vienu mums ir klikšķis, un ar citu nav, bet kaut kādā mērā man liekas, ka KBT arī ir drusku tāds aktīvāks, un tas terapeits ir tāds aktīvāks, un varbūt tiešām kādam gribas tādu, ka tu aizēji, un tur ir, tiešām vīruks un svecīte, un tu vari tiešām būt mierā un lieciet mierā ar kaut kādiem mājasdarbiem un uzdevumiem, kur man liet tagad ārā un vēl piespiest izjust no tās lielās pāles, un tas ir ok. Bet, ņemt vērā, cik daudz varbūt es esmu gatavs un cik labi es jūtos ar to aktīvāku terapeitu varbūt. Tā kā terapija ir darbs, un tas ir tāds, darbs sevi pārveidot, tas prasa spēku, un protams, ka dažreiz cilvēki izvēlās nosaukumu atgūt spēkus, aiziet uz spa, un tiešām tas ir ļoti ok. Jā. Jā, un tu jau drusku pieminēji, tie, kam palīdz, vai tev nāk prātā vēl kaut kas, kur tu teiktu, saistībā ar šo grūtību vai šiem noteikti nevajag KBT, šis no-go. Tad man ir jādomā, kā ir attīstījušas vēl citi psihoterapijas virzieni. Piemēram, es zinu, ka tev ir bijusi saruna ar Iobīti par dialektiski behaviorālo terapiju. Ar to pašu Jānu Briedi būs par schēmu terapiju. Schēmu terapija, piemēram, viņa neradās uz tāda līdzenas vietas, tur, kur KBT vairs nevarēja palīdzēt. Tur radās, piemēram, viens no variantiem schēmu terapija. Ir vēl tādas brīnišķīgās pieejas kā līdzjūtība pret sevi, kas arī ir ļoti, ļoti jaudīga lieta. Es domāju, ka ir situācijas, kur arī es saprotu, es pat arī esmu izmācījusies, to pašu schēmu terapiju, kur es saprotu, ka mēs sākam strādāt ar cilvēku, mēs mazinām kaut kādus simptomus un cilvēks sāk justies labāk. Bet ir lietas, kur es saprotu, ka, piemēram, schēmu terapija varētu palīdzēt labāk ar pašvērtējumu kaut kādiem jautājumiem. Un tad es tā arī saku, varbūt mums ir tas žanrs jāpārslēdz, bet schēmu terapija ir ilgtermiņā ilgāka, nekā kognitīva behaviorālā terapija. Jā, ir kaut kādi jautājumi, kur vienkārši tu vari saprast, ka tu pamēģini, jo kognitīva behaviorālā terapija arī strādā, piemēram, ar pārliecībām. Tas nav tikai jautājums tikai par simptomu samazināšanu, arī ar pārliecībām. Var strādāt. Bet ir kaut kad tu jūti, ka mēs kaut kur tālāk nevirzamies. Un, protams, ka, ja skatās uz tādām vienām no grūtākajām diagnozēm, kas ir tāda personības traucējuma, kur ir visa personība iesaistīta, tajā, kā piemēram, tas domāšanas vai uzvedības veids man ietekmē, kur tas nav tikai par kaut kādiem konkrētām dzīves sfērām vai konkrētiem jautājumiem, tad personības traucējumi ļoti bieži
tie jautājumi, tie papildus vai pilnīgi citi terapijas novirzieni no jauna, kas ir radušies, viņi ir saistīti bieži vien ar šīm sarežģītām diagnozēm, kas ir, nezinu, tās pašas robežstāvokļa personības traucējumi, kā to sauc, jā, tā dialektiska behaviorālā terapija vai arī schēmoterapija. Jā, tā kā tas, kā viņas radās un tā kā arī ko cilvēki, kas to ir piedzīvojuši, saka, ka viņiem tas palīdz labāk. Jā. Bet es neteiktu, ka vispār nepalīdz kognitīva behaviorālā terapija. Jā, tā kā. Jā, kaut kā tā mana sajūta ir, man grūti izstāties, ka KBT vai kaut kas no tās KBT domas būtu kaut kas tāds, kur kāds teikt, viņš absolūti vispār neko nedod. Nē, tas būtu tas jautājums, ar kurām mirklī tas kaut kas cits dod vairāk, varbūt nekā šis. Jā, vismaz man nenāk prātā, ka ir kaut kāds tāds aizliegums pilnīgs. Jā. Vienīgais tas, ko es saku, kad ir tādas tiešām tikko notikušas kaut kādas krīzes vai kaut kādas, tad es tiešām nerekomendētu nevienu tādu terapijas dziļo iejaukšanos tajos dabiskajos atgūšanas procesos. Jā, tādu atbalstu, tādu krīzes situācijā, tas gan var būt vērtīgi, bet neko tādu globālu. Jā. Un varbūt šis tāds dzīvens, es pat domāju, kāda varētu būt mīti par KBT, bet kā tev šķiet, vai ir kaut kādi mīti, ko tu dzirdēsi par KBT vai stereotipi vai kaut kas tāds, kas saka? Jā, es esmu dzirdējusi, protams, man pat ir to izteikuši, kad es sāku mācīties. Tā taču ir tāda sakla terapija, tur taču 3 reizes, ko tu tur var izdarīt, un vispār neviens pat, no vienas puses ir teikuši pozitīvi, tā kā neviens pagātnē nerakņājās, no otras puses tā kā pārmetumu. Par bērnību nerunā. Neviens pagātnē nerakņājās, par bērnību nerunā. Redz, kā ir kognitīva behaviorālā terapijā, nav tā, ka bērnība tiek ignorēta. Jā, vai pagātne. Bet, protams, ka mēs paskatāmies, no kurienes tai problēmai aug kājas. Ja tu negribi viņu piedzīvot vēlreiz, tev ir jāpaskatās. Bet tas nav tāda vienkārši parakņāsimies, vai tā kā vienkārši tāpat vien kā, tur draudzenes pie kaut kāda vakariņu galda, sāksim apcerēt bijušos. Jā? Tā kā atcerēsimies. Kas arī nav slikti apcerēt bijušos. Bet kas ir tas mērķis, ko tas mums palīdzēs, vai mēs kaut ko sapratīsim par sevi? Ja jā, brīnišķīgi, bet terapijā, protams, ka tas jautājums ir, tā kā mēs bieži vien skatāmies, kas ir izveidojis tos patiešām ne jau tādas, tādas ikdienišķas domas, bet tādas dziļākas pārliecības par sevi, par apkārtējiem cilvēkiem, par dzīvi kopumā. Jo tas ir kaut kas tāds, kas mūsos ir kā tāds aksioms, ko mēs vairs neapspriežam. Mēs tā kā kaut kad izlēmām, un tā arī maucam pa dzīvi. Varbūt tas konteksts, cilvēki, situācija, viss ir mainījies. Mēs tā kā aizvien nevienam nevar uzticēties. Un pat, ja kāds ir blakus, kuram varētu uzticēties, nē, skatāmies, kad kļūdīsies. Un vienreiz, kad viņš kļūdās, nevar uzticēties. Ja? Un to var saprast, jo ja es uzaugu tādā vidē, kur patiešām varbūt, diemžēl, nevienam nevarēja uzticēties, šīs bija mans izdzīvošanas tāds mehānisms, ja? Kā skatīties uz dzīvi, kā tur kaut kā izgrozīties. Ja? Bet nereti tā problēma ir tāda, ka ja tā dzīve ir mainījusies, ja mēs nē, tur sanāk tas neiet kopā. Ja? Un tāpēc to arī dara KBT, ka to pārskata, uz turieni skatās un ar to arī nereti, ne jau pirmajā tajā fāzē, bet vēlāk strādā. Kas man patīk tajā kognitīvā behaviorālā terapijā? Ka tur ir tā kā fokus uz to ciešanu samazināšanu sākumā, un pēc tam mēs arī skatāmies dziļumā. Ja? Un mēs varam arī dziļumā darīt lietas. Bet dažreiz cilvēki saka, es tagad gribu padzīvot ar to, ka man ir samazinājušās ciešanas, man tas patīk. Grābekļi, es negribu par viņiem tagad domāt un rakņāties. Tas arī ir pilnībā cilvēka izvēle. Es neteikšu, zini, es redzu, ka mēs vēl varētu darīt to, vai es varbūt to pateikšu cilvēkam, bet izvēle būs viņa pusē. Jo es teikšu, tu vari izdomāt, varbūt tu gribi izbaudīt
tos rezultātus, ka nav beidzot panikas lēkmes. Vai, nezinu, ja cilvēkam bija tāda trauksme par visu, vai kā viņi sauc par ģeneralizēto trauksmi, ka es satraucos par visu, vai veselības trauksmi, ja, ka es visas diagnozes tā kā sev vai bērnam vai kādam svarīgam cilvēkam pamanu. Un beidzot, es varu atlaist. Ja? Bet, protams, kopumā procesā mēs tomēr tā kā pieskaramies tam, no kurienes tas nāk. Jautājums, vai mēs to pēc tam kaut kā risinam vai nē, tas ir atkal klienta izvēle, brīvā griba. Jā, tā kā bez bērnības neiztikt jautājums, cik daudz mēs to laiku pavadam esot pārunām par to tēmu. Jā, jo tas ir varbūt psihologiem vai psihoterapeitiem tāds pašsaprotama lieta, ka tā kā bērnība ietekmē arī tagadni. Vienalga, tev ir 20, 30, 68 gadi. Es saku, come on, tas ir bijis tik sen. Jā, es esmu sen pieaudzis cilvēks. Man problēmas ir tagad. Jā, ok, mēs varam to risināt un skatīties, lai tu jūties tagad labāk, bet mums, tā kā tik un tā, tas kā es iemācījos risināt problēmas, kā es iemācījos skatīties uz sevi un uz citiem, tas nāk no turienes, jo tā mēs esam uzbūvēti. Mūsu smadzenes visu mācās no abnormāli visvairāk tajos pirmajos 3 dzīves gados, ja, un pēc tam vēl tie update'iņi ienāk. Ja. Un pēc, tā kā kopumā es kaut kad prasīju, kāpēc mums izveidojās tik ļoti stabila tā, attieksme pret dzīvi vai pret sevi. Un viena pasniedzēja viņiem atbildi, ka tas bija evolucionāri. Tā, ka mēs principā dzīvojam diezgan īsas dzīves un diezgan viendabīgos apstākļos. Ja? Kurā ciltī piedzimām, tur arī nodzīvojam. Un principā tā dzīve nebija 80 gadi gara. Ja? Un tāpēc tāda tā kā ātra izdomāšana, kā ir jāizdzīvo un kā tā dzīve strādā, viņa arī bija diezgan adekvāta. Mūsdienās mums ir izvēles, iespējas, un paldies Dievam, bet mums nedaudz apzināti sev jāpalīdz to iekšējo pasauli dažreiz tā kā to inventarizāciju uztaisīt. Jā. Kas tevi pašu piesaistīja KBT? Daudz lietas. Pirmkārt, man likās, wow, tas ir kaut kas pārbaudīts. Man tas personīgi bija nenormāli svarīgi, jo kaut kad agrajā zaļajā, hiperzaļajā jaunībā es interesējos par astroloģiju, jā, par visu kaut kādām mūršanās lietām. Jā. Un nekas no tā man vispār nepalīdzēja nemaz. Jā. Es biju ārkārtīgi vīlusies tajā visā. Un, vai arī tas palīdzēja kaut kādos mikroskopiskajās devās un nekad nevarēja saprast, kas un kā. Man patīk racionāla pieeja. Man patīk tāda racionalitāte. Tiešām, ka mēs nemānam sevi ne uz to pozitīvo pusi, ja, tā kā mēģinot vispadalīt rozā, bet arī uz to melno pusi nebiedējot. Un tad es uzzināju par kognitīvu un wow! Un man liekas, tas ir tik godīgi pret cilvēkiem, ka es viņiem varu piedāvāt kaut ko, kas ir pētīts, un ok, tas palīdz, piemēram, 60%, bet es vismaz saprotu, ka tas palīdz vairākumam. Man nav kauns to piedāvāt. Ja? Jo, ja tas palīdz tikai 3 manām draudzenēm un man, man liekas, tas nav baigi ētiski. Varbūt cilvēkam, var to taisīt, bet un piedāvāt, bet man kaut kā tas liekas tā bailīgi pat. Tāpēc, ka visticamākais, ka varbūt tam cilvēkam nepalīdzēs. Ja? Man gribās varbūt tādu drošību tajā, ko es piedāvāju. Jo man likās tā struktūra dod to drošību. Tās robežas kaut kāds, ka mēs saprotam, ko mēs varam, ko mēs nevaram. Tas godīgums man patīk. Jā, man patīk tas, kā saka, tā godīgums, vai jums visiem taču gribas palīdzēt, vai ne, un izdarīt to labāko, ko mēs varam, jau būt, ka kādam liekas, man ir vienalga, padarīsim tavu dzīvi par ciešanu pilnāku un tam līdzīgi. Tas jau ir to, ka mēs gribam tās izmaiņas redzēt. Jā, un arī man patiesībā patīk, ka tur ir gan dziļums, gan arī tas ātrais plāksteris, ka tur abas lietas, ka ja man sāp, man vajag, lai man paliek labāk tagad. Jā, man vajag arī iet dziļumā un saprast, kas to problēmu, to sakni atrisināt. Jā. Bet ja man nenormāli sāp, kāda sakne?
Jā, es koncentrēšos uz tām sāpēm un neko nevarēšu ne padomāt, ne izdarīt. Tā kā, man liekas, ka tā kā man arī skābē strādājot, vienmēr ir bijis tas, kā palīdzēt cilvēkam, lai tās ciešanas tā kā mazinātu. Un man liekas, ka kognitīva bihevioālā terapija ir viens no tādiem brīnišķīgiem veidiem. Protams, ka es esmu mācījusies vēl arī citas lietas, ja, tur, kur es arī jūtu, ka tur es varbūt nevaru iziet cauri, bet ļoti daudz, kur kognitīva bihevioālā terapija ir kā tāds, priekš manis tāds kā drošais pamats daudzām lietām, ja, tā kā saprast. Kaut kādā ziņā kognitīva bihevioālā terapija ir tāda valoda, kur daudzas mūsdienu modernās tādos pierādījumos balstītās terapijas runā caur to valodu. Jā, varbūt viņas nedara tā klasiski tos protokolus, bet runā to valodu. Jā, man liekas, tas ir būtiski. Jā, ka tas pamats tam visam ir. Es domāju, ka klausītāji, kas klausīsies, ja kāds izturēs visus podkastus galām, noklausīties, tad daudz, kur jau tas vārds atkārtojas kognitīva behaviorālā, dialektiska behaviorālā terapija, ka tas ir tāds labs pamats, kurš vienkārši ir, un tad mēs liekam kaut ko klāt. Es domāju arī par to, cik ļoti man absolūti kā tev arī liekas, ka man patīk, kā Agnese Urupe kaut kad stāstīja par terapijām. Jo kā jau mēs visi terapeiti, psihologi mācāmies visi pēc kārtas, vai ne, atpadot tikai apmācības. Nē, es esmu kļuvusi izvēlīgāka. Jā, es saprotu, ka visu nevar. Jā, un varbūt labi, ka tā, jo, ja varētu, tad vismaz man ir tā sajūta arī tur schēmas, MDR, vēl kaut kas, bet man patīk tā doma par tām terapijām, kā Agnese teica, ka tev ir tas šķīvītis, tad tur KVT tev ir tā dakšiņā, un tur cita terapija ir tas nazītis, un cita ir tā karotīte, un ka tu vari paskatīties, kas ir tas instruments, ko tajā brīdī tev vajag ēst, vai ne, lai tu tos dupu neēd ar dakšu, bet saprast, kas ir kas. Jā, un tu zini, man ikdienā vispār ļoti KBT palīdz uz ceļa. Latvijas ceļi noteikti ir kļuvuši drošāki pateicoties kognitīva behaviorālā terapijai. Jo es atceros, kad mēs mācījāmies vispār par tām domāšanas kļūdām, ka izrādās mūsu domāšana nav perfekta, es biju traki vīlusies, ja, un ka mēs pieļaujam tādu fundamentālo skaidrojumu kļūdu, ja, ka mēs visu laiku skaidrojam lietas, un tīpaši tas izpaužās uz ceļa. Ja tev kāds pēkšņi piegriež, ātri apdzen, mums visiem uzreiz ir iekšā skaidrojums. Un, diemžēl, mēs visbiežāk pieļaujam visi vienu un to pašu kļūdu. Mēs biežāk skaidrojam ar tā cilvēka personību, nevis ar apstākļiem. Kā viņš ir slikts braucējs, viņš ir agresīvais. Un šis secinājums nereti noved pie tā, ka mēs gāzējam vai mēģinām viņu pārmācīt ar gaismām vai vēl nezinu, ko daram. Jā, vai lādējamies iekš mašīnas. Ja? Un es arī biju tāds cilvēks, kas tur lādējās iekš mašīnas vai midžināja. Un tad es uzdevu tām domāšanas gribam, ja es mēģināšu izskaidrot tā apzināti, ka varbūt cilvēks tiešām steidzās. Un, protams, man iekšējā balstīņa teica, protams, kur te viņš vai viņa tā steidzās? Visi te pēkšņi steidzās, ja? Stop! Un man bija entās iespējas arī cilvēkiem uzprasīt, kad viņi kaut kur ir steigušies. Un tiešām tas ir apbrīnumi, cik daudz cilvēkiem viss kaut kas dzīvē notiek, kur viņi tiešām steidzās. Un, ja es paskatos uz savu dzīvi, tad visbiežāk, ja es ļoti ātri braucu, tad es tiešām arī steidzos. Jā, nevis es tāda izbraucu un tāda, es visiem parādīšu. Jā, un tur kaut kādas muļķības daru. Un tas man ļoti palīdzēja gan tās dusmas mazināt, gan to kaut kādu aizkaitinamību uz tiem, nepareiziem braucējiem. Un es tiešām esmu ļoti priecīga, un pavisam nesen man notika tāds gadījums, ka man midžināja. Brauc mašīna, midžina man. Un es domāju, tik jocīgi, laikam grib, lai es palaižu, bet tur priekšā fūra. Un midžina. Johaidi, pabīdos. Būtu interesanti uzprasīt, jo es sāku uzvilkties, tad atcerējos, ka varbūt viņai, es redzēju, tā bija dāma, es paskatījos, varbūt viņai ir kaut kādi iemesli. Un kaut kādā entajā luksaforā tur mēs apstājamies vienam pret otru, loks pie loga.
Un es taču neizturēju, nolaižu to logu, sāku viņai māt, viņa arī nolaiž, tā kā skatās uz mani, prasa, tā kā es saku, Klau, kāpēc tu gribēji, lai es tevi uz krastenes palaižu? Viņa saka, bāc, es spīdināju. Es saku, nu jā. Es saku, es te domāju, kāpēc logu šķidrums nekādīgi nenāk ārā? Kā mēs smējāmies? Nu tad pēc tam bija jābrauc uz cik labi, ka es nelādējos tajā mašīnā, jo cilvēks vienkārši sajauca kloķus. Jā, un tāpēc varbūt visu dienu iet un domāt, kā var šķiet. Man liekas, ka tā, man patīk tā kognitīva behaviorālā terapija vēl aizvien daudzus gadus tā kā, un ļoti praktiski. Jā, vai bez šī ir vēl kaut kas, ko tā kā ieteikt? Kas ir tas, ko tu esi paņēmis? Tu jau drusku tā kā par šo pastāstīji un domājot arī par sevi, man liekas, es esmu paņēmis to zeltlietu par tiem faktiem. Atgādināt, kas ir šie fakti šajā mirklī, kur es savā domā taisu to scenāriju un domāju par to vienredzi kaut kur un kur ir tas, kur ir tie fakti. Kā tev, kas ir tas, ko tu esi paņēmusi, ko tu arī pielieto dzīvē un kas ir tāda, varbūt tev klātesoša lieta, ko tu izmanto no KBT? Šis, jā, par tām domām, jā, par to kļūdīšanos, par to interpretēšanu, ka tas patiešām biežāk ir, kad es, tā kā pātru izdaru secinājumus, tā kā, ka vienmēr ir jāpārbauda tie apstākļi. Man liekas, šis ir ļoti izšķirošs. Par tiem uzvedības eksperimentiem, ka, tā kā pamēģini. Paskaties, ja tu izdarīsi savādāk, vai tiešām notiks. Nezinu, tas, ko tu esi, jā, šis ļoti. Un tu zini, vēl tādā profesionālā līmenī, priekš manis arī varbūt tādu manu mācību ietveros bija ļoti svarīgi saprast, ka KBT nav kaut kāda sauciņu terapija ar protokoliem, kur visi nēsājās, ja? Ka tur ir ļoti daudz arī to attiecību. Ka tur ir daudz tādas drošības caur to, ka tā kaut kādā ziņā tā ir ļoti silta psihoterapija. Jo tas, ko man mācīja, ka ir ļoti svarīgi domāt par to, lai cilvēks jūtās droši, lai cilvēks saprot, kas notiek, lai cilvēkam nav apjukums vai tāda sajūta, ka viņu ved nezinu kur, ka cilvēks arī saņem patiesībā to pozitīvo atgriezisko saiti par tiem mēģinājumiem un par tiem maziem solīšiem, ka tas ļoti palīdz augt. Ja? Un ka arī tur ir ļoti daudz pieņemšanas tajā, ka tās ciešanas, ko cilvēki izjūt, viņas ir īstas. Ja? Un ka es ar to nestrīdos un nesaku, kas tur tāds baidīties no zirnekļiem. Ja? Nē, kad es esmu pieņemoša un to mācīties, un arī mācīties pateikt tās pozitīvās lietas, tas man ļoti ir iegājies no tiem laikiem. Jo es atceros, kā profesors no Čehijas, kas mūs mācīja, Jānis Praško, teica, ka latvieši ir brīnišķīga tauta, ārkārtīgi empātiska. Bet kāpēc jūs tik reti sakat pozitīvas lietas? Mēs padomājam tās tikai. Ja? Un tās bija tās, kuras ļoti mācījos atvērt muti un pateikt tās labās lietas. Un šis kaut kas tāds, kas ļoti, man liekas, caur šo terapijas virzienu mācīšanos, es ļoti attīstīju tās lietas. Man liekas, tas ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs. Jā. Brīnišķīgi. Paldies tev par šo sarunu. Man liekas, ja kāds grib noskaidrot kaut ko vairāk par KBT, atliks vien iet pašam terapijā. Skatīties un saprast, vai šis... Paga, mūsdienās viss tur mākslīgam intelektam uzprasa. Lai jūs mākslīgam intelektam, un tad nāk terapija, lai nāk mākslīgo intelektu kopā. Jā, kopā, protams. Jā, bet ja kāds tiešām noklausās un saprot, KBT ir priekš manis šito man vajag, kur cilvēki var atrast informāciju, kur ir kur lai noķer aiz rokas tos KBT terapeitus? Kur viņi ganās? Kur var viņus atrast? Ir mājaslapa kbt.lv, un tur ir gan terapeitu sadaļa, gan arī tur ir sadaļa, kur ir cilvēki, kas vēl mācās kognitīvu behaviorālo terapiju, kas ir tādi terapeiti apmācībā. Jā, tur var izlasīt par katru un atrast. Jā, es noteikti ielikšu arī podcastu aprakstā, lai cilvēki var atrast un sameklēt to īsto terapeitu tajās gadībās. Un, ja nē, tad arī gribu tikai vēlreiz atgādināt to, ko tu, Marija, jau teici, atrast to savu terapeitu un nebaidīties
atrast to, ar ko tu jūties ērti. Jā, noteikti. Super. Paldies tev. Paldies.